Droši vien, ka man jāsāk ir patiesībā no bērnības, kad mans pirmais skolotājs, kurš man jau iebīdīja mākslā, kas ir Ojārs Bērziņš, Salaspils mākslas skolā, patiesībā tā bija vidusskola tad, un viņš man tā teica, nāc šurp, ies tur mācīties atsevišķi, nesēdēs klasē, un tad, kad pienāca tas bija 4. klasē, un tad, kad pienāca tas brīdis, kad ir jāizvēlās Rozentāļa Lietišķie vai nu kur tu tur gribi iet, es, protams, gribēju iet uz Rozentāļiem, gribēju uz dekoratoriem, nu tādas smalkas padarīšanas. Bet viņš atnāca un teica, zini ko? Ej uz stikliem. Un es biju ļoti, ļoti paklausīga meitene tajā laikā. Un es tā domāju, nu ko es no tiem stikliem zinu? Zili stikli, zaļi ledi, pudeles, labi, es kaut ko biju par vitrāžām redzējis, nu tā. Bet par cik es biju paklausīga, tad es viņam piekritu. Un nākamajā rītā es viņam teicu, jā, iesim tur. Un tā no 12 gadiem es aizgāju pirmo reizi uz Lietišķo mākslas vidusskolu, un tur sākās mans ceļš ar materiālu, kur savukārt man pārņēma šo stafeti skolotāja Valija Graudiņa, kas arī šobrīd, savos 90 gados, ik pa mēnesim man uzvana un apjautājās, kā tev iet, Andiņ? Un viņi man saka, tu tik turpini strādāt, es viņai tur mēģinu žēl smagi, grūti, nesaprotami, nē, tu tik turpini strādāt, kamēr var kustināt savus rociņas kājas, tu tik turpini strādāt. Tā ir pote mūžīgi mūžos. Tur viss, tur pirmā diena, viss ir skaidrs, stikls dzidrs, tas, jo patiesi, kas man fascinēja, tā ir gaismas tēlniecība pa lielam. Vai tā ir krāsaināka gaisma, vai tā ir tikai caurspīdīga gaisma, bet tas ir kaut kas tāds, ka tavās rokās ir iedots materiāls, caur kuru ir gaisma. Un kā tu viņu veido, ko tu caur to gribi pateikt, nu tas ir stikls. Kas vēl ir stiklam? Viņš kā materiāls ir mūžīgs, viņš nemainās. Mēs varam redzēt muzejos daudzus tūkstošus gadus vecus mazus pirmos stikla izstrādājumus, viņi nemainās. Jā, viņš ir vienlaicīgi trausls un ciets, bet viņš nemainās, viņš ir mūžīgs, un tas man fascinē tajā. Es esmu arī šur tur rakstījusi, ka tas ir tā kā vīrs vai pat vēl trakāk. Tas ir tā kā dzīves partners patiesībā, jo es visu laiku ar viņu sarunājos, mēģinu saprast visas viņa īpašības, jo vairāk es ar viņu strādāju, jo vairāk man ir interesantāk. Un jo es atklāju aizvien vairāk un vairāk visādas daudzas šķautnes, ko es vēl nezinu. Respektīvi ar katru brīdi, jo vairāk es esmu kopā ar šo materiālu, jo vairāk tur ir ko atklāt. Patiesi. Un varbūt arī izaicināt kādu solīti mazliet tālāk, ko es vēl neesmu darījis. Man vienmēr ir interesanti. Cilvēka mūžs ir par īsu, lai izzinātu viņu līdz galam patiesībā. Ja? Man jau nāk arī studenti, tur Erasmus vai tie paši praktikanti no Lietišķām skolām. Man ir interesanti arī viņiem pasniegt, ja, tā, nu jau, kad pāri tā kā 50, pa pusītē jau, vai ne, nu tad jau arī ļoti gribās pasniegt tiem jaunajiem, ja, kaut ko pamācīt, un viņiem arī ir interesanti. Pirmais, ko es viņiem stāstu, tev ir jādomā visu laiku līdzi. Ja tu apstājies stikla mākslā kaut ko domāt, principā tu degradējies, tu ej uz leju, tu neko vairs nevar izdarīt. Tev šitās ausis vai kaut kas, ko tie jaunieši dara, tas viss ir jāaizmirst, nāgi, ragi, tas viss ir jāaizmirst, mukās drēbes, tas viss ir jāaizmirst. Un tad tev jālūr, kur es esmu, kas tai studijā vai darbnīcā nu ir pieejams, un jādomā, ko es gribu izdarīt. Nu viens klausīties, ko stāsta vecākais meistars, bet otrs ir es kā tagad jaunais personālis, kas kaut ko gribētu tālāk. Kāpēc es gribu strādāt ar to stiklu? Tas arī viņam būtu sev jāpajautā, vai ne? Ko es ar to gribu pateikt? Nu, stikla pēc tas tā nestrādās, vai ne? Lai viņš varētu iziet cauri laikam. Stikls tomēr ir, no vienas puses viņš ir brīvs, mēs varam ar viņu spēlēties, bet viņam ir šīs ļoti trauslās robežas arī, tā skaitā. Un ja es mazliet pārkāpu šo robežu, kas ir tomēr matemātiski jāsaprot, nu tad viņš atspēlējās, jo stikls nepiedos nevienu kļūdu. Ja? Nevienu. Man ir jāparedz savi 100 soļu uz priekšu, nu, atkarībā no darba sarežģītības, protams, bet nu, tomēr man viņi ir jāparedz un jāsāk es vienmēr sāku domāt no tās gala, tās 100 soļu uz priekšu, tā rezultātu, ko es vēlos sasniegt, un tad es eju atpakaļ to ceļu, lai varētu panākt to darbiņu, kādu es esmu iecerējusi. Tas ir ļoti interesanti strādāt īstenībā ar dažādiem cilvēkiem, arī satikties ar dažādiem cilvēkiem un atrast to kopējo valodu. Jo skaidrs, ka ar to meistaru ir jānodibina ļoti skaidrs kontakts. Tas nav tikai tā, ka es te kaut ko uzzīmēšu. Saviem karstajiem darbiem es
Es mēģinu pielikt to roku, cik vien es varu pielikt, maksimāli. Gan sagatavot to formu, mēģināt izstāstīt, kas tur būs, kādā procesā tas viss. Tomēr tāpēc mēs mācāmies. Es uzskatu, ka stikla mākslinieks nevar būt atrauts no materiāla zināšanām. Tās tehnoloģijas zināšanas viņam ir jābūt pamatā. Ja viņš strādā kopā ar meistaru, tad tomēr viņam jānorāda, ar kādu meistaru viņš ir strādājis. Arī izstādot darbus. Tas ir mans pilnīgs tāda pārliecība, jo mēs strādājam saķerē tajā brīdī. Jā, es esmu autors, idejas autors, bet mēs esam, tas nav tikai tā, ka kāds izpildīja to darbu. Viņš tur ielika savu sirdi, viņš tur ielika savu litru sviedru, atvainoja, asins, visu kaut ko. Ja, tur, viņš tajā brīdī ir daļiņa no manis, un viņš ir daļiņa no mani. Mēs savstarpēji esam, ja, viens otru papildinām šajā brīdī. Jo, šobrīd tā izglītības sistēma, diemžēl, Latvijā velk uz to, ka to materiālu vairs negrib tais asinīs laist. Kur mēs tos darbus taisīsim, es nezinu. Ja. Vienalga, vai tas ir koks, vai metāls, vai pat telniecība. Ja. Jo man jau liekas, kāpēc es arī ar rokām strādāju daudz, jo tā roku tēmiņa savienojas ar galvu, vai ne? Vai arī tie ir mūsu spārni zināmā mērā, kas, savienojas ar to mugurkaulu. Nāk tuvāk tas laiks, kad man jābrauc un kaut kas jādara, un es sāku daudz domāt par Līvāniem, kas tad Līvānos ir svarīgi, ar ko Līvāna atšķirās no citām pilsētām, kas ir Līvānu goda krāsas, vai kas tas ir, ar ko asociējas, kas ir Līvānu identitāte. Pirmais tā ir stikla pūšana, stikls kā tāds. Upe, divas upes patiesībā, ja, kas ir viena otrā. Dzelzceļš. Līvāna attīstījās jau ļoti labi senu laiku atpakaļ. Bez dzelzceļa iespējams viņa nebūtu attīstījusies. Un tad es sāku vākt šorīt no rīta bija Līvānas stikla fabrikā. Vēl mēģināju atrast šīs dažādās lietas, kas ir piederīgas, atslēga, varbūt kāds ritentiņš, kāds ķieģeļu nospiedums, kājas, kur ir spēruši sev zemi, ceļš uz fabriku, vai ne? Šī staltā sudrabegla, kas pie vārtiem vienmēr sagaidīja. Tāpat pie dzelzceļa viens otrs akmens, vai pie Dubnas upes, kas ir augi, kas aug. Līvānos iebraucot ir labības lauka, kas dod Līvāniem maizīti. Un šos te visus nospiedumus es iedomājos turpināt veidot kā tādā mugurkaulā, kas ir Līvānu mugurkauls, gaismas mugurkauls arī, kā tāds dažāds atspiedums. Redzēsim, kā man tur izies, kas tur izveidosies. Un galvenais, šobrīd pēdējais darbiņš, ko mēs uztaisījām, bija stikla pūtēja reālā, stiprā un vienlaicīgi trauslā arī roka, vai ne? Ko viņš dara šos te darbus. Tas ir tas šā brīža stāsts, ko es vēlos Līvāniem atstāt, kāpēc es te kaut ko daru. Droši vien, kad es tā atsevišķi kā tādu darbības vārdu vai lietvārdu vai īpašības vārdu to iedvesmu tā nesaprotu kā tādu, jo man tas ir ikdienas darbs, tak, man tur nav variantu. 7 ceļos un 9 aizēju mājās uz mājām vakarā. Un tā, principā, ja es esmu Latvijā, sestdien, svētdien ieskaitot, tur nav variantu. Tātad man nav tā, ka man nav iedvesma un es tagad nevaru kaut ko. Nē, tā tas jau gadiem, ļoti ilgi gadiem nenotiek. Bet ir tās, es to saucu par ielpām. Kad es atkal varu, kaut kas jauns bišķiņ nāk klāt. Un tas ir pirmkārt apvārsnes. Vienalga, vai tā ir jūra, vai tā ir upe, vai tā ir, latvietim tā ir daba, tur neko nevar noliegt. Un, protams, tā ir kāpšana, cik vien augstu var uzkāpt, cik vien arī pie vulkāniem esmu skrējusi un uz vulkāniem, cik var uzskriet. Un noteikti tas ir izaicinājums sev, piespiest sevi kāpt, cik vien augstu tu vari, vai tie ir 2, 3, 4, 400-600 ir augstākais, kur es esmu bijis. Pēdējais no lielajiem ieelpas tādiem pamatīgiem notikumiem bija, es aizdevos, ļoti apzināti aizdevos uz vietu, kur cilvēks nedrīkst lāpstu durt, kur cilvēks nedrīkst izmantot savus, jāsaka, šā brīža briesmīgākais vispār, kas notiek, ieročus, un kur daba ir pilnīgi neskarta, un kur no dabas mēs varam tikai mācīties.
Un es nekad nebiju iedomājusies, kad es varētu vērot, piemēram, pingvīnu koloniju un skatīties, kā viņi vispār no maza bērniņa līdz vecajiem, kas turpat tam ir arī guļ, un kā viņi viens otru aizsargā, kā viņi dzīvo šo te pilnu ciklu dzīvi. Tas ļoti nomierina, kad tu redzi to dabas ritumu. Nu, es jau mazliet pieminēju, bet tā stikla sajūta man galvenokārt ir atbildēt, kāpēc es to daru. Jo es jau saprotu, ja es viņu izlieku publiskai apskatē šo te darbu, kaut kādā mērā es aicinu cilvēkus uz to skatīties, tātad viņi savu laiku velta, lai kaut ko redzētu. Un man ir svarīgi, lai viņi ne tikai redzētu un teikt, cik jauks tur ar burbulīti, ne? Bet lai arī aizietu kaut kāda doma vai vēstījums, varbūt, kas nedaudz arī ļauj viņam paskatīties uz lietām no citām pusēm. Kāpēc es šobrīd sāku strādāt arī pie šīs te mugurkaulu un sienu sērijas kopš kara Ukrainā. Es sapratu, ka es vairs nespēju taisīt darbus, vienkārši tikai darbus, kad es gribu kā mākslinieks, es jau neko daudz nevaru izdarīt. Man ir ļoti ierobežotas prasmes tādā globālā līmenī, ja mēs skatītos. Un tad vismaz ar to savu materiālu, caur kuru es runāju ar cilvēkiem, ar publiku, lai es varētu mēģinu ielikt pēc iespējas vairāk domu. Tas pats iztais no muguru, jeb mugurkaulu pamats, kad kas notur šo cilvēku taisnu, kas liek tiem ukraiņiem nākamā dienā visu satīrīt, pasmieties, it kā tas būtu kaut kāds nieks, ja? Piedzīvot to, atstāt aizmugurē, iztaisnot muguru un iet tālāk un dzīvot dzīvi tālāk. Un tā ir vienreizēja sajūta, kur nevajadzētu it kā pat piedzīvot. Ja? Un, šo te dažādo paudžu rokas, kāpēc man Aleksandra rokas šeit ir svarīgs, jo viņš ir atstājis šeit reāls pēdas. Jums Līvāni ir dzīvi arī pateicoties šiem stikla pultējiem, vai ne? Jo patiesībā tā ir tā dvēseles gaisma, kas satur šo cilvēci kopā. Un tas ir tāds zināms aicinājums mums pašiem būt stipriem sevī iekšā, nevis ļauties. Jo vienmēr ir šie divi ceļi, vairāk vai mazāk. Katram mums ir laiks, un mēs izdarām izvēli. Principā katru minūti izdarām izvēli, ja, uz kur pusi mēs ejam, ko mēs darām. Kādus lēmumus mēs pieņemam savā dzīvē. Vai mēs ejam šo te, varas, naudas, šo te ērto ceļu kaut kādu arī, ja? vai autoritārismu, vai mēs tomēr domājam, kas ir svarīgāks dzīve, kāpēc es esmu piedzimis, kādus darbus daru, ja? Vai tā ir tā sirdsapziņa, mīlestība. Ja?